Labdien! Nu tagad apskatīsim vienu uzdevumu, kurš ir saistīts ar ražošanas plānošanu, un kā piemēru apskatām sekojošo uzdevumu. Uzņēmums ražo diva veida produkciju, A un B, izmantojot dažādus resursus, 3 materiāla veidus un, protams, bez finansēm arī ražošana nav iedomājama. Tabulā ir dati par resursu patēriņu uz vienu produkcijas vienību, kā arī zināmi, kādi ir noliktavas un finanšu limiti. Tabulā ir arī cena, par kādu var realizēt šo produkciju, kā arī no tirgus analīzes ir zināms, kāds ir tirgu pieprasījums, maksimālais un minimālais. Ir jāsastāda ražošanas plānu. Ar ko sākt? Sākam ar to, kā noskaidrosim, kas mums šajā uzdevumā ir nezināms. Tad tas ir A un B. Cik jāsaražo A un B? Izveidosim tabulu A un B, un šo tabulu arī uzskatīsim par ražošanas plānu. Un pieņemsim sākumā, kā ražosim pa vienai produkciju vienībai. Tālāk, nākošais, uzdevuma jānoskaidro, kas ir mūsu mērķis. Mūsu mērķis ražot tik daudz, lai ieņēmumi no realizācijas būtu vislielāki. Sastādām tabulu ieņēmumiem. Ieņēmumus var aprēķināt ar funkciju sumproduktu, no AB realizācijas uz ražošanas plāns un cena. Ieņēmumiem jābūt vislielākiem. Maksimums. Tālāk jāizveido papildu tabulas, lai varētu kontrolēt limita vai resursu patēriņu. Izveidojam tabulu. Un aprēķināsim resursu patēriņu arī ar to pašu sumproduktu funkciju. Tātad produkcijas plānu F4, lai varētu kopēt uz viņu, un pirmais materiāls. Patēriņš pirmam materiālam, un tad arī pārējie rādītāji ir noskaidroti. Tad sastādām priekš sevis nosacījumus, un mūsu gadījumā mums ir jāražo jāsaražo tik daudz produkcijas, lai nepārsniedzot limitus, mēs varētu izpildīt arī pieprasījumu. Uzdevums ir sagatavots, lai pārējo varētu likt
darīt solverī. Ejam. Solverī. Ja te uzdevums iepriekš kāds bija apskatīts, tad šeit jānocēš visu to saturu, reset all, un vispirms aizpildām pirmās 3 rindas. Galvenais mērķis ieņēmumi viņam būt maksimāliem, mainot AB. Tālāk, add, tālāk, protams, produkcijai jābūt veseliem skaitļiem, integer. Tālāk, resursu patēriņam nedrīkst būt lielākam par limitiem. Tālāk, produkcijas A daudzums viņam jābūt lielākam par pieprasījuma minimumu un viņam jābūt mazākam par pieprasījuma maksimumu. To pašu izdarām arī B šūnai. Tad lielāk par pieprasījuma minimumu un B mazāk par pieprasījuma maksimumu. Visi nosacījumi ir noformulēti, varam spiest pogu solv. Apskatot rezultātu, mēs redzam, ka mūsu uzdevums ir izpildīts. Un jāražo tātad A un B attiecīgi 90 un 68 produkcijas vienības. Ar to arī varam beigt.